Īstenībā, ko es arī gribētu piekomentēt, nav tā, ka es darbojos viens pats. Īstenībā, tad, kad es uzsāku, es domāju, ka Latvijā ar kriptovalūtu vispār neviens. Es pat nezināju, ne draugus, nezinu cilvēkus, kas vispār kaut ko tādu nodarbojās. Un tad es uztaisīju man bija savs Telegram kanāls, man bija MRA Kripto. Es tur sāku aktīvi darboties sociālos portālos, TikTokā, Instagramā, Twitterī un tādā veidā. Un tad mans ceļi saved kopā kādreiz bija kripto skola numur 1. Tur arī ļoti zinoši un ļoti vienkārši līmenī čaļi Vilnis, Rihards un Arturs. Un mēs izdomājām tā, ka mēs iesim kopā. Un tad mums radās, tas bija novembris, pagājušā gada novembris, mums radās tad mūsu komuna kripto numur 1. Mums ir publiskajā čatā, kur ir publiskais čats, kur arī tiek jautājumi kaut kāda apspriest un visādi ziņas tiek liktas. Mums ir savs YouTube konts, kur mums arī plus 1000 subscriberi ir. Mēs katru otrdienu ejam laivā un dodam vienkārši taisam tirgus analīzi, stāstam, atbildam cilvēkiem uz komentāriem. Un, protams, mums arī ir privātā grupa, kur jau ir koncentrēta visādas sadaļas gan par NFT, par DeFi, Decentralized Finance, gan par tirgus analīzi sīkāk, gan par šīm te varbūt es dzirdēju tap spēlēm, kas ir tās tapotas šās spēles, kā Hamster Combat, varbūt tādu vārdu es dzirdēju, kas viena no populārākām. Tad mums tur ir uz meme coin trading, kur ir augsta riska, kur viss kaut kas notiekās. Tā kā mums ir, tā kā mēs taisam, mūsu mērķis un mūsu tā vīzija uztaisīt tādu labāko latviešu komunu, kas dod ar labāko to informāciju, kur tu var dabūt un kur tu var saņemt latviešu valodā, jo no kā ir jāuzmanās, ir tas, ka kriptovalūtā ir ļoti daudz skameru. Mūsu mērķis būt labākajiem Latvijā, tāpēc kripto numur 1.